Vai nu sliktākajā gadījumā pizdēts cilindra grupai. Jā. A davai palaidīsim motoru bez vāka. Sveiki visiem, es esmu Aleksis Maliņš, tas ir Motopistop. Kas ar šo mopēdu notika? Mopēds nobrauca kādi 50 km iepriekšējā vakarā. Un nākušajā rītā viņš vairs nelec. Iemetīšu tu fragmentu, lai saprotat. Pateiktu, ka nav kompresiju viņam. Tāpēc es domāju, viņam vai nu ir iespiests svārsts, vai nu pārlikus aizdece. Jo, varbūt arī cilindra grupa, bet, nevar būt. Gatavoju čajus, kafijas, patīkamu skatīšanu. Tā tad ir tā. Oi, nedaudz pīļu. Vot, tā jau ir labāk. Tā tad ir tā. Pieejot pie mopeda, ieslēdzot aizdedzi, laižot vaļā, viņš dara šādi. Nenogluša, ka iet kompresija, iepūlis. Tagad būs jāštuko, kas šim mopedam varēja notikt. Kādas man ir domas, kas tam mopedam noticis? Es domāju, pārlikusi aizdedze, kēdīte, sadals vārpus, pārlikusi aizdedze, un tāpēc viņš arī nelec. Vai nu sliktākajā gadījumā ir pizdēts cilindra grupai. To jau mēs jauksim, skatīsimies, to jūs visu redzēsiet. Tāpēc, ko neslēdzaties pāri, un tu redzēsiet, kas tā ātri tā. Vot šitā vienkārši izjaukšu un pastāstīšu visu, kas vien tur ir. Man šķiet, ka pārlikus aizdedze. Ja jau tie, kas galīgi netic, parādīšu, kāda kompresija. Tātad jūs saprotat, ka kompresijas nav. Es tā varu vienkārši ar 2 pirkstiem visu. Jau kompresija. To viņi ir, to nav viņas. Palaist, koruči nevar, uz kājas pamēģināsim. Var viņu šmorgāt un bezgalību, bet viņiem vienalga. Lai izjauktu kitačisko mopēdu, ņemam atslēgu, taisam bagāžnieku un visu no bagāžnieka saturu ņemam atskrūvem 4 skrūves un tad mums vajadzēja šito te revara toku un 10 muciņu. Ņemam kādu trauciņu, liekam visas skrūvītes. Ņemam nost poļu. Mēs redzam ļoti daudz putekļu. Kur kitaiciem stāv mototors stāv šeit, startera relejs stāv šeit, babina šeit. Tā atskrūvēsim aizdedzes vāku, tas ir šis. Ņemam 8 muciņu skrūvēm. Kā noņem šo plasmas? Vienkārši ņemam plasītam uz aizmuguri. Viņā iziet no štopuriem vienā pusē. Un no štopuriem iziet otrā pusē. Vajadzētu būt tagad manai, bet viena skrūve tur viņa. Tāpēc ņemam to vāciņu šādi. Ņemam skrūvīni. Un apakšā ir 2 skrūves. Viena ir šeit. Viena atrodas šeit, otra arī šeit atrodas. Ņemam prātīgi nost un tād. Tagad droši var ņemt. Skrūvēm vaļā vārstu vāku. Skrūvēm vaļā. Smaržo labi. Vizuāli izskatās viss pagaidām labi. Tagad pārgriežam motoru ar T burtu pret šo atlējumu. Abi vārsti ir iespiesti. Atlaidīsim tūlīt vārstus. Ņemam tāpēc 9 muciņu. Es regulēju vārstus uz rokas, uz pirksta. Tāpēc, jā, vārsti ir smagi iespiesti. Atlaižam vārstam. Atstari, kas ataisim. Lai būtu atstari.
Virzuli liekam pie dekameras, lai būtu. Izplūdes varstam ir atstarpe un ieplūdes varstam arī atstarpe. Atstarpes noregulēju, bija ieplūdes varsts iespiest nedaudz. Nezinu, kā tur kas būs. Aizdedz ir pareiza. Nevar jau parādīt, bet aizdedz ir pareiza. Tātad uzmetīšu vārstuvāku un pamēģināsim iedarbināt. Laiks esam mēģinam darbināt. Sāka drusku ķerti. Līdz ar to es savu remontu uzskatu pabeigtu un darbus pajaucu. Jaucam vēl tā. Ko darīt, ja vārsts ir par daudz atslābināts? Vienkārši atskrūvējam vaļā, atlaižam šo skrūvīti, pagriežam ar pirkstiem un taustam vai ir atstarpe. Manā gadījumā atstarpe ir, un es viņu aiztaisīšu. Un atskrūvējam tā kā pienākas. Tā prātīgi davalkam un viss. Jo šeit vietne ir ļoti vāja. A, davai palaidīsim motoru bez vāka. Vai tas izdosies vai neizdosies? Redzat, eļļa uzreiz, eļļa sūknis dzen uz galvu eļļu. Tā strādā eļļošanas sistēma vārstuvākā. Pastāstīšu, kāpēc varēja iespiest ieplūdes vārstu. Ieplūdes vārstu loģiski padomājot iespieš tikai tāpēc, ka tiek dzinējā puteklis. Ieplūdes vārstu kā tā parasti neiespiež. Jo izplūdes vārsts lielās temperatūrās atrodas, caur viņu neieplūst musūrs, un tur izplūdes vārstu iespiež tādos gadījumos, piemēram, ja dzinējs sāk ēst eļļu, varētu būt, ka iespiež vārstu. Tad varētu izplūdes vārstu vēl iespiest. Izplūdes vārstu praktiski nekad neiespiež, teikšu tā. Ieplūdes vārstu kā iespiež, līdz ar to motorolleru tu nekad dzīvē neiedarbinās. Jo kompresija visa aiziet. Un nav pietiekamas kompresijas, lai varētu dzinējs piešķilt degmaisījumu. Tas pats kā dīzelis, bet dīzelis savādāk. Dīzelim divreiz lielāka kompresija vajadzīga. Bet benzīnam ar kompresija ir vajadzīga. Ja nebūs kompresijas, līdz ar to nevarēs saspiest degmaisījumu. Degmaisījums neaizdegsies, kā pienākas. Tāpēc ir vajadzīga kompresija. Nu ko, mopedu esmu sataisījis, kas viņiem bija vārsts iespiests un viss. Kā jau teiktu, es izlabotai tehnikai tieši tā ir jāstrādā, bet viņa nav izlabota. Izlabotai tehnikai tieši tā ir jāstrādā un nav tā jāgreb un nav tā jātarkš, nav tā jāgrab, bet man godīgi sakot vienalga ir par viņu, jo viņam noskriens ir 11 000. Un no viņa es neko necensīšos izspiest, cik ies, tik lai iet. Mainīšu grupu viņam, mainīšu viņam galvu, un tad redzēsiet, šo sezonu varbūt es arī izturēšu. Nu un viss, man tas arī viss. Paldies par skatīšanos, spiežat šitos, abonējiet, komentējiet līdz nākamajam video.